labais tonas vējs, ka turēt mobilo telefonu rokā vai uz galda tikšanās laikā nav īpaši smalki. Taču mēs tūlīt pastāstīsim par lietiņu, kas dažu gadu laikā jau ir kļuvusi par stila ikonu un kur savā garderobē izvēlas pat zvaigznes. Līdzās 20. gadsimta melnajām stila ikonām, Koko Šanelas mazajai melnajai vakarklētai, T-modeļa Fordām un melnajām pērlēm, 1999. gadā Kanādā dzima jauna stila ikona. Pirmais mobilais telefons ar ērtu e-pasta un interneta pārlūkošanu, faksa nosūtīšanas un navigācijas iespējām. Lai gan gandrīz 10 gadu laikā arī citu ražotāju telefonu piedāvā līdzīgas iespējas, globālā apsaistība ar zvaigžņu kultu veicinājusi BlackBerry iziešanu tautā, jo tieši šo telefonu izvēlas Spīguļpilsētas izredzētie. Stila zinātāji teica, ja tevi nofotografē ar BlackBerry rokā, tas signalizē citiem, es esmu nopietns, es esmu minimoguls. Cilvēki grib izdzīvot bagāto un slaveno ļaužu dzīvi. Ja nevari nopirkt Rolls-Royce vai lidot privātā lidmašīnā, vari vismaz nopirkt Peris Hiltonas telefonu, tā saka dzīvesveida apskatnieki. Madonna fotogrāfi bieži pieķer ar vairākiem telefoniem rokā. Nav jautājumu par to, kurš ar stingru roku kontrolē impēriju. BlackBerry ir arī slavenība pāriem Bredam Pittam un Anģelīnai Džolijai, kā arī Tomam Krūzam un Keitijai Holmsai. Par gan stilīgu to atzinušas arī seksa un lielpilsētas meitenes. Britnijas Spīrsa mobilos telefonus mainot tikpat bieži kā matu krāsu. Pēdējos mēnešos viņai esot bijuši vismaz 5, tostarp 2 BlackBerry, LG un Samsungs. Arī seriāli Pazudušie zvaigzne Evanģelīna Lilija šķiet pilnībā pazudusi interneta plašumos. Protams, ka tas ir tālrunis cilvēkam, kas negrib zaudēt nevienu minūti savu dzīvē. Latvijā, lai gan pazīstams, šis nieciņš ar pilnu pakalpojumu klāstu ienācis tikai nu pat, un arī tikai viena mobilo sakaru operatora apkalpots, jo BlackBerry ražotāji parasti atdod savu mīluli tikai vienās rokās. Daudz lietas ienāk tirgu nevis tad, kad viņi parādās, bet kad tirgus ir tam gatavs. Iespēja pārlūkot e-pastu vai jaunākās ziņas internetā, nikstot lidostā vai sastrēgumā, protams, ir vilinoša. Taču tie, kuru rīcībā spīdīgais nieciņš ir jau ilgāku laiku, konstatējuši, ka BlackBerry ir atkarību izraisoša lietiņa ar visai neparedzamām sekām. Tāpēc asprāši to jau iesaukuši par Crackberry, pēc līdzības ar smēķējumo kokaīnu jeb kreku. Ja vēl neesat izlēmuši vai skriet pakaļ slavenību iedibinātajai modītei, atcerieties, ka šis primāri zvanīšanai paredzētais līdzeklis joprojām kafiju nevāra un veļu nemazgā.